Labsakars jūs mājās, ar jums kopā komentētājs Andžejs. Mēs redzam, ka Latvijas izlase cīnās un ir uzbrukumā. Šajā uzbrukumā ir nezināmie cilvēki, es nezinu, kad tas spēlē, bet galvenais, ka Latvijas izlase. Un redzam, ne Šveice, bet Čehijā. Tā, Latvieša veido savu kārtējo uzbrukumu. Un redzam, uzbrukumā sākumā piespēlītas Lukam pa centru. Apkārtēji, nē, te jau kļūda briest, nē, visi kārtībā. Tomēr atņem ripu, mēs redzam, kā Čehijas izlase piespēlē standarti un vārtī. Tieši strādā kā vārtī. Jā. Redzam uz priekšu un atkal kārtējas Latvijas uzbrukums. Ne, Latvija aizsardzībā. Un Malaks Masals, Eidžā Malacīs aizsargāja savus vārtos. Tāks un Čehijas turās presingo Latvijas zonā, un redzam piespēlīt, un neiziet cauri, bet tomēr pārspēlē un sanāk piespēlēt Latvijas izlases. Spruks met, nē, Spruks, tā bija štanga, šoreiz nebija iekšā. Un kārtējais jaunais uzbrukums jāveido Latvijas izlasē. Nu, cerēsim, ka nākušies būs veiksmīgi. Piespēl pa visu sporta zonu. Piespēlē, un vārtī, tiesas rāda, ka vārtī, kas tur iesita. Nezinu, kāds iesita. 5. numurs iesita. Un te Sprukta metiens garām, jā, redzam. Pa štangu un garām mūcu viss ir varēja. Nu jā, šajā spēlē tomēr Latvija zaudēja, bet te jau skatāmies, kā smuks metiens bija 2-1. Te nebija glābējs slavenais Vārtsargs